Cienīgām trēbēm un slēpēm. Tas nozīmē, ka viņi ir gatavi. Un tas atkal nozīmē, ka mums tūlīt sāksies ski un snowboard freestyle! Jā! Labais, ne? Jā, mums ir arī šaunatājs. Noslaidoja džekiņš, ne? Tā, tie, kur dabūs miegas, toči iemetīšu. Reku pirmie tādi likādi. Košreiz, lai aplaudētu, sapratāt? Reku džeku var arī glaist. Davai, Džek, viss ārāt un to nevajag. Davai, ārā no zaļa un stūvāk sniegām! Sniegu nezakt, es tikai varu, bet ar daudz neņemšu. Uzminies, ka Džekiem nenošķies kājas. Mēs tev uzsveicam sēdētīt. Pamēģini. Ok. Lai, mēs nedaudz pauzājot uz sniegziņu. Vasaras sniegs pūst, tāda ātris, ko ir arī samotīs. Lai, ir pirmais, šito šķēlīt. Jā, jums jāpaiet nedaudz tālāk, droši vien. Šitais čāļi baigi bargieri izskatās, man baigi. Davai, slēpotāji, jūs gatavi? Skatītāji, jūs gatavi? Jā! Nē, neizskatās, neizklausās. Kāds aizmirst, ka esat to sniegu metīšu, ja nekļaus, ko, ā? Jā, jūs atraucieties. Reāli iemetīšu. Tagad šis šāds, kas stāv izskošajās puziņās, atšķirās tev. Korlis Lūsis! Vienīgais cilvēks, kas var 20 minūtēs uztaisīt kaut ko tādu, pats ar savām rociņām Makita Zurbīti un pārdēlīšu. Viss notiek. Rīgas bendē ir augšā uz SKC Edvards Lantmanis! Uz 27 ārā no repiņā! Atkal čalis no Palmieras. Vaļērā! Lēks virsū! Vaļērām noslīdēja nedaudz. Kāds? Nopietni. Tas nav tik vienkārši. Jūs iečkoļš to asfaltu. Ziniks notiek, kad nokrīt. Sāpīgi. Uzbūlējam Vilsai vienīgai meitnēm šodien! Uzslēdam šeit un tagad! Jā, es redzu, ka gatavojās arī vienīgais mūsu snowboardists. Un pirms tām kārtas vēl meitnēm. Kārs šodien arī drosmīgi pirmais iemēģināja sevis paši taisīt to brīnumu. Kāri nenokrīti! Publika grib redzēt kaut ko ātrāk. Edi, varēs parādīt? Vai! Saliekam plaukstas kopā! Aiziet! Reku nekādu dienu mums sanāk redzēt sniegu vasaras pašā noslēgumā, pašā karstākajā brīdī. Nekāds, kad ir septembris. Jā, ložam modriem pētīgi, viņi sadomāsies baigi un nokodīs mūs. Aiziet! Jaunais censonis Emīls Ozoliņš! Emīl tikai 14 gadi un tā loģija, ka prieks skatīties. Ok, čalis un vēl arī mēģina. Piti to reini! Kārlis. Pieredze, tas ir viņa trumpis. Aiziet, Kārli!
Aiziet, Edis! Valērijas būs atradnējies, tojās Zigmunds. Kāpēc jūs nezināt, ka brauc vienīgām meiteni? Jā, mazais Emīliņš. Bandu kopā! Šitam čalim ir stils. Neesmu redzējis nevienu 40 gadīgu puiku, kuram būs tik daudz stila. Uzgavilējām viņam par to. Un viens no mūsu īpīgi frančas pārstāvjiem ar patikoto Džeimi. Aiziet, Kristap, aiziet! Forši izskatās, forši. Kāds mēģinās nodrāvīt taisnību, kā viņam izdodas. Šis čāls ir asākais no visiem tiem čaļiem, kas tur rāvjās augšā. Vienīgais ir dēli. Wohoho! Šitā var nošķelt potīt. Vai tas ir kas? Aiziet, Rīgas banda! Edvards Latmanis! Kaut ko jaunu, Valerija. Gaiši 4-5. Viņš grib vēl vairāk iegriezties, viņam nebiedē, ka 2-7. Tas nekās. Sniegs vēl nav nokusis, mēs vēl varam to izmantot. Braucam, noķieram. It was a tail press. Nice. Krīstaps tikai vienu sezonu ir braucis ar 3 snēpiem. Sāki tev. Čāri, jums vēl 6 minūtes, ko paslēdzot. 6 minūtes. Pēc tam būs pāris traki triki. Bez šīm sarkanajām drūvām vienkārši kāds klipiņi. Varbūt grādi, varbūt vēl kas tāds, kas jūs iepriecinās. Tad jau redzēsim, tad 9 vēlreiz atgriežamies. Bet tagad 6 minūtes sešana. Jo, Edis, gan ir izgolē nekāds uz lūdzu. Valeriem šodien sanāk visās triki. Valerija panāk 4-5 ārā, aiziet! Stienītī!